pirms mēs veicam nopietnas atbildīgas konstrukcijas metināšanu, vienmēr tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija, rasējums. Un rasējumā tiek parādīts, kādā veidā metinātājam būtu jāizvēlās metināšanas veids, un tie visi geometriskie izmēri rasējumā tiek uzrādīti. Gan pastiprinājumi, gan katetes lielums uzrādīts, vai ne? Vai tā šuve ir redzama vai neredzama, vai metināma pa visu kontūru, vai par kādu metināšanas veidu metina. Un metinātājiem strikti jāievēro rasējumā metināmo šuvju parametrus. Katra izgatavotā konstrukcija būvinženieris aprēķina materiāla izvēle, materiāla biezumu, jo kāda eksploatācija tiks tā konstrukcija piemērota, jo gan var būt stiepe, gan liece, gan vērpe, un tikai konstruktors nosaka, kādā veidā to konstrukciju metina.